Labdien, dāmas un kungi, labdien, esiet sveicināti šajā skaistajā un saulainajā dienā, šajā skaistajā un saulainajā pasākumā Ceļu satiksmes drošības indeksa balvu pasniegšana. Balvu pasniegšana par 2023. gadu un faktiski mēdz teikt, ka 2 reizes tas ir recidīvs, 3 reizes tā jau ir tradīcija un satiksmes drošības indeks pilnīgi droši kļūst par tradīciju. Jau 3. gadu tiks pasniegts balvas labākajām pašvaldībām, labākajām pilsētām un labākajiem novadiem. Un satiksmes drošības indeks tieši tāpēc ir indeks, ka tā nav vienkārši ceļu satiksmes negadījumu ģeogrāfija. Tas ir indeks, kurā tiek ņemti vērā gan šie ceļu satiksmes negadījumi, kas, protams, ir ļoti būtisks rādītājs satiksmes drošībai attiecīgajā pašvaldībā, bet tiek ņemts vērā arī iedzīvotāju viedoklis, un tas nosaka ļoti būtisku daļu rezultāta. Un ar iedzīvotājiem, ar mums visiem galā ir tā, ka mēs jau tās lietas, kuras trūks, tās, kuras neiet, tās, kuras nedara, tās, kuras mums nepatīk, tās jau mēs pamanām, bet tās, kuras ir izdarītas labi, tās ir izdarītas tik labi, ka mēs paejam garām un nejūtam, ka tās ir izdarītas. Tā kā lai pašvaldība tiktu pie laba iedzīvotāju novērtējuma satiksmes drošībā, tur, acīm redzot, tiešām ir jāpaveic kaut kas būtisks. Šodien mums pasākums 2 daļās. Vispirms pasniegsim balvas labākajām pašvaldībām. Visi var sekot līdzi pasākumu norisei gan satiksmes ministrijas Facebook lapā, gan arī TVNet. Esam gaisā. Un 2. pasākuma daļā būs diskusija, kur tad runāsim par to, kā mēs nākotnē varam uzlabot satiksmes drošību, kā izmantot mākslīgo intelektu, kā izmantot šos lielos datus un visas pārējās modernās lietas. Šogad, 3. gadā, ir vēl būtiski jaunumi satiksmes drošības indeksā. Mēs esam pievienojuši klāt arī sadaļu par mikromobilitāti. Tur ir papildus punktus iespējams iegūt katrai pašvaldībai. Un vēl organizācijas uz Stento pasniegs īpašas balvas par piekļūstamības risinājumiem pašvaldībā. Sīkāk par visu metodoloģiju, par to, kā tika vērtēt rezultātu un vispārējo stāstīs mirkli vēlāk, bet pasākumu atklāšanai svinīgai uzrunai aicinu šeit priekšā uz skatuvi Latvijas Republikas satiksmes ministru Kasparu Briškenu. Sagaidām ar aplausiem. Paldies Tirvot kungam. Patiešām sveicieni visiem klātesošajiem, sveicieni tiem, kas skatās mūs tiešsaistē. Kā diemžēl Latvijā ierasts, lielākoties satiksmes drošībai sabiedrības uzmanība tiek pievērsta tad, kad ir kādi traģiski notikumi. Šodien nav tāda diena. Šodien mēs pievēršam uzmanību satiksmes drošībai, lai godinātu tās pilsētas, pašvaldības novadus, kas patiešām ir labākie šajā jomā. Un mēs ļoti labi saprotam gan ministrijā, gan visā tai plašajā organizāciju lokā, kas ikdienā ir iesaistīti šajos jautājumos, ka satiksmes drošība ir ļoti sarežģīts, komplekss organisms, kas sevi aptver ļoti daudz un dažādas lietas. Tāpēc es vēlējos izmantot iespēju vērst uzmanību uz pavisam nesen satiksmes ministrijas sadarbībā ar visām šīm nozares organizācijām, tā skaitā tām, kas darbojās Ceļu satiksmes drošības padomē, ko man ir tas gods vadīt kopā ar Kozlovska kungu iekšlietu ministru. Mēs esam kopīgiem spēkiem sagatavojuši, iesnieguši valdībā to, ko mēs saucam par vīziju 2027, kas paredz dažādu pasākumu kopumu, lai mēs šajos tuvākajos gados samazinātu par 35%, kas atbilst arī Eiropas mērķim, bojāgājušo un smagi ievainoto skaitu uz Latvijas ceļiem. Jo tas līmenis, kurā mēs esam šobrīd, vismaz man kā ministram, nav pieņemams. Un šeit mēs ietveram gan lietas, kas ir saistīts ar infrastruktūras uzlabojumu, gan ar pastiprinātu kontroli, tā skaitā aktīvāk izmantojot dažādas tehnoloģiskos līdzekļus, gan aktīvāk izmantojot mums pieejamos datus, tā skaitā analizējot dažādas negadījumus, cēloņu sakarības, no tā izdarot secinājumus un veidojot labāku politiku. Mēs, protams, runājam arī par taisnīgāku soda politiku. Un šodien mēs godināsim tās pilsētas un novadus, kas šajos jautājumos gan statistikas datu izpausmē, gan iedzīvotāju aptauju izpausmē ir tie spēcīgākie. Un man liels prieks, kā jau moderators akcentēja, ka mēs esam likuši klāt sadarbībā ar Sustento. Mēs sākam tādā pilotprojekta režīmā vērtēt arī piekļūstamības faktorus, kas, manuprāt, ir nesarojami saistīti ar satiksmes drošību, un arī sadarbībā ar pilsētu cilvēkiem šos mikromobilitātes aspektus. Un šeit, protams, tā ir iespēja iegūt papildus punktus. Man ir arī īpašs prieks, ka atskatoties uz pagājušā gada indeksus, kur mēs vienojāmies, ka mēs izveidosim 2 ceļojošos kausus spēcīgākajai pilsētai un spēcīgākajam novadam, tad šie kausi ir tapuši.
un redzēsim, kurš šodien iegūs šos ceļojošos kausus, lai ar saviem panākumiem un savu sniegumu iedvesmot un palīdzētu arī citām pilsētām un novadiem tiekties pēc iespējas labākiem rezultātiem, lai līdz 27. gadam mēs iegūtu būtisku kritumu šajā negatīvajā statistikā. Liels paldies par visu darbu, ko jūs veicat. Liels paldies arī visiem tiem, kas ir pieslēgušies skatīties šo pasākumu. Šī ir kritiski svarīga prioritāte satiksmes nozarē. Darīsim visu, lai arvien vairāk būtu šāda priecīga diena, kad mēs apbalvojam no pozitīvas perspektīvas, nevis kārtējo reizi redzam negadījumus. Liels paldies, lai foršs pasākums. Paldies! Un tagad vārds iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim. Labdien, dāmas un kungi! Ceļu satiksmes drošība ir nemainīgi aktuāla tēma. Mēs viņu aktualizējam dažādos formātos, pašvaldībās, struktūra vienībās, arī jau satiksmes ministra pieminētajā ceļu satiksmes drošības padomē. Un arī valsts policijas, varētu teikt, viena no prioritātiem, protams, ir arī ceļu drošība. Mēs skatāmies, protams, kā tika minēts, mākslīgā intelekta virzienā šodien, šo uzraudzību, ņemot vērā gan dažādas aspektus, kā jūs zinat, arī gan mūsu demografisko situāciju. Līdz ar to es varu teikt, ka mēs nebūsim spējīgi uz kādu krustojumu uzlikt ceļu policiju, lai to novērstu kādus negadījumus. Tāpat valsts policija daudz arī iegulda prevencijas darbām, dodoties uz skolām, izglītojot mūsu potenciālos jaunos ceļu satiksmes dalībniekus. Un arī šis formāts, protams, ir viens no tādiem, kas dod savu artavu ceļu satiksmes drošībā. Jāatzīst, protams, kā arī satiksmes ministrs teica, tas ir sarežģīts organisms un sastāv no ļoti dažādiem elementiem ceļu satiksmes drošība. Tātad tas gan ir transporta līdzekļu tehniskais stāvoklis, ceļu infrastruktūra. Arī, protams, arī paši ceļu satiksmes dalībnieki ir ļoti būtisks faktors, kas ietekmē šo. Jāatzīst, ka pagājušā gadā, diemžēl, pietiekami liels skaits tādu, kas ir devušies vadīt transporta līdzekļu alkohola narkotisko vielu reibumā, gan arī agresīvi pārvietojušies. Valsts policija konstatējusi 2700 gadījumus. Tad izdalot tomēr arī uz dienu skaitu, tas ir pietiekami liels skaits. Un jāzīst arī alkohola reibumā statistika, ko es šorīt vēl pārunājot ar nodrošinājumu valsts aģentūras vadītāju, kuras stāvvietās atrodas 800 konfiscētās, varētu teikt, jau automašīnas, no kurām puse, 400 aptuveni, ir alkohola reibumā vadītājiem atņemtās mašīnas. Tā kā mums vēl ir ļoti daudz darāmā. Ko es ar to gribu teikt, ka faktiski visus šos elementus, ko mēs zinām, no kā sastāv, bet ir vēl viens tāds, manuprāt, ļoti vienojošs jēdziens atbildība. Tas ir atbildība par to, ko mēs darām, kā mēs uzturam, kā mēs sēžamies, kāda mēs sēžamies pie transporta līdzekļu stūres, kāda ir mūsu transporta līdzeklis, kāds ir viņa tehniskais stāvoklis, vai viņš ir atbilstošs, lai mēs piedalītos ceļu satiksmē. Un tāpēc es gribu arī teikt lielu paldies pašvaldībām par šo ieguldījumu ceļu satiksmes drošībā. Arī jūs rūpējoties, protams, primāri par savas pašvaldības iedzīvotājiem, dodot savu artavu kopumā mūsu Latvijas iedzīvotāju drošībai ceļu satiksmē. Tā kā paldies jums tiešām par šo ieguldījumu. Man būs liels gods arī piedalīties labāko sumināšanā. Paldies, lai izdosies diena. Paldies! Iespējams, tagad laiks mums uzzināt, kā tad mēs esam uzvedušies visi kopā satiksmē un kāda ir satiksmes negadījuma dinamika pēdējā gada laikā, kā izskatās 2023. gads. Par to vairāk ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes priekšsēdētājs Aivars Saksēnoks. Labdien! Prieks redzēt, kā pasākums norisinās jau 3. reizi, un 3. reizi Rīgas motoru muzejā, jo arī Rīgas motoru muzejs pievērš ļoti lielu uzmanību izglītojošam darbam tieši arī satiksmes drošības jomā. Bet par 23. gadu. Tad 23. gads, diemžēl, Latvijā bija ļoti sliktiem rādītājiem ceļu satiksmes jomā. Bojā gāja 142 cilvēki, viens no pēdējo gadu sliktākiem rādītājiem, ja salīdzinām ar gadu iepriekš, 22. gadā tikai 113 cilvēki. Tātad tiešām tas radīja ļoti lielu satraukumu sabiedrībā, un par to tika arī ļoti daudz runāts.
gan mēdījiem, gan politiķu vidū, gan speciālistu vidū. Un es domāju, ka tas bija arī ļoti labi, jo tika arī pieņemti daudzi svarīgi, būtiski lēmumi. Un ja mēs skatāmies uz šo gadu, tad neskatoties uz to, ka mēs tiešām arī dzirdam par daudzām smagām avārijām, par bojā gājušiem uz Latvijas ceļiem arī šogad, bet ja mēs skatāmies uz bojā gājušo skaitu, šobrīd tie 64 cilvēki, tik maz vēl nekad Latvijā iepriekšējos gados uz šo brīdi nav bijis. Tā kā vismaz ir cerība, ka mums būs labāk. Arī satiksmes drošības jomā patīkami, ka pēdējā gada laikā daudz iesaistījušās arī tieši pašvaldības. Un nav nekāds brīnums, jo viena būtiska problēma satiksmes negadījumu izraisīšanā ir tieši mikromobilitātes rīku lietotājiem, gājējiem, velobraucējiem, elektroskūteristiem. Diemžēl arī šiem satiksmes dalībniekiem 23. gadā bojā gājušo skaits turpat vai dubultojās. Tāpēc ļoti labi, ka pašvaldības pievērš tam uzmanību. Interesanti, kā ceļu satiksmes negadījumos pilsētās nevis cieši, bet iesaistīt apmēram 10% mazaizsargoto satiksmes dalībnieku. Bet, ja skatāmies uz smagi cietušiem bojā gājušiem, tad tie ir starp 50 un 100% kā kurā pilsētā. Ja, tāpēc tiešām ļoti, ļoti patīkam, ka pašvaldības velta šiem jautājumiem uzmanību, un kā viens no vissvarīgākiem, manuprāt, tieši infrastruktūras veidošana pašvaldībās. Vislabākā ziņa tāda, ka pašvaldības to grib darīt, atrod līdzekļus, lai to darītu. Varbūt gribētos mazliet vairāk tiešām izmantot šo te datu analīzi, speciālistu padomu, lai nevis uztaisītu varbūt tikai kādas skaistas satiksmes vietas, bet tiešām arī satiksmē drošas. Un vēl būtu arī tāds ieteikums izmantot pasaules pieredzi, jo šobrīd pasaulē ir tiešām daudz izcils pilsētas šādā jomā, notiek daudzi semināri pasaulē, konferences, kur arī tiešām visi aicināti piedalīties. Bet šodien noslēdzot, varbūt es gribētu tiešām pateikt lielu paldies visām pašvaldībām par šo ieguldījumu un atgriezties mājās ar tādu patiesu gandarījumu sajūtu. Paldies! Paldies! Un tagad par to, kā tad tika vērtētas pašvaldības, kā tika vērtētas pilsētas, kā tika vērtēti novadi, kas ir mainījies šajā metodoloģijā, kas ir mainījies šajos vērtējumos 3. ceļu satiksmes drošības indeksa rezultātu apkopošanas gadā. Par to stāstīs Jānis Kalniņš, Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojuma departamenta direktors vietnieks. Lūdzu. Godātie ministri, pašvaldību pārstāvi. Liels prieks jums šogad atkal tikties, iespējams nedaudz citādā sastāvā. Protams, kad arī ir kaut kādas izmaiņas šajā te laureātu lokā, tāpēc iespējams tas arī tad ir kāds pozitīvs solis turpmākajai attīstībai. Lieku reizi varbūt arī gribu atgādināt par šī konkursa mērķi un tādiem kā virsmērķiem, ka mums visiem ir jāveicina izpratni par ceļu satiksmes drošību un par to jārunā un attiecīgi tad arī jau mēs par to varam arī vairāk kaut kādas aktivitātes arī savā lokā tad veicināt un arī darbus visādas arī jaunas risināt. Jāatcerās noteikti arī šis nav nekāds skaistuma konkurss un mēs nevērtējam skaistākās pašvaldības, bet tieši tās, kur ir kaut kāda šie te pilnveidojumi ceļu satiksmes drošībā un mēs visi esam ceļu satiksmes dalībnieki, gan kā autovadītāji, gan kā gājēji vai velosipēdu vadītāji, tāpēc tas attiecās uz visiem mums pilnībā. Un ieskicējot konkursa metodiku, līdzīgi kā iepriekšējos gados, tad arī mums bija šī te statistikas sadaļa un arī bija šī iedzīvotāja aptauja. Un tas, kas jauns, kā jau arī tika minēts par šo te mikromobilitāti, arī šis te aspekts ņemts vērā. Bet tad iesākumā tad, par visām pašvaldībām tika savākti statistikas dati par negadījumiem. Tas ir bojāgājušie, smagi ievainotie bērni, bojāgājušie bērni un mazaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki. Tad tur summējot tika savākti punkti. Attiecīgi, jo
vairāk šie negadījumi attiecīgi šis punktu skaits un papildus vēl kā faktors šis iedzīvotāju skaits, lai varētu tad arī secināt, vai tam ir saistība ar šī nodu lielumu, un tas noteikti arī ietekmē to kopējo rezultātu. Un nākamais posms šajā novērtēšanā ir šī iedzīvotāja aptauja, kur tika aptaujāta katra noda iedzīvotāja, un tieši ar tiem jautājumiem, kas saistīti, cik droši viņi jūtās savā nodā, tāpat arī iedzīvotāju pārvietošanās paradumi, tas ir vai bieži iet ar kājām, ar velosipēdu, brauc ar sabiedrisko transportu un tā tālāk. Tāpat arī tika jautājumi uzdoti par to, vai gadās arī pašam pārkāpt kaut kādus noteikumus, arī par pašvaldības komunikāciju ceļu satiksmes drošības ziņā, vai pašvaldība par šo jautājumu runā, informē ar iedzīvotājus un sniedz kaut kādus arī savus viedokļus. Un tālāk summējot šos abus divus faktorus, tad līdzīgi kā iepriekšējos gados, tad statistikas sadaļai 70% šis svars, jo tā ir, kā teikt, statistika ir nepārprotama, un iedzīvotāju aptaujā 30% svars. Tas papildus šis arguments, lai mēs varētu tad apkopot šos labākos. Un šogad, kā jau teicu, tas jaunums ir mikromobilitātes izvērtējums, tas ir top 5, kam tika papildus vēl vērtēta mikromobilitāte, un šeit tas rezultāts tiešā veidā bija atkarīgs no katras pašvaldības iesaistes, jo šeit mēs aicinājām pašvaldībām pašām sniegt izvērtējumu par to, par atsevišķiem jautājumiem, tas ir par to, kādas aktivitātes ir iepriekšējā gadā veiktas tieši ceļu satiksmes drošības ziņā, iesaistot arī kaut kādus jautājumus, kas saistīti ar mikromobilitāti. Tāpat arī pašvaldības tika aicinātas sniegt par to, kā tiek analizēti un vai tiek ceļu satiksmes negadījumi, vai ir kaut kāda atsevišķa sistēma, kā viņi šos negadījumus apstrādā. Un tad arī vēl noslēdzošais jautājums par to, kādas aktivitātes ir plānotas nākošajos gados tieši satiksmes drošības ziņā un arī mikromobilitātes veicināšanai. Šeit jāsaka tā, ka gribu izteikt atzinību tiem, kas bija aktīvi un iesūtīja, bet aicināt arī mazāk aktīvos tiešām sasparoties, jo jāsaka tā, ka šis rezultāts šogad arī noteica šīs pozīcijas, arī savā veidā arī bija iespējas no šīs pašvaldību iesūtītās informācijas. Tā kā iespējams, ka tas tomēr ir ļoti būtiski un pašvaldībām pašām arī iesaistoties arī var parādīt labākus rezultātus. Šo mikromobilitātes aspektu vērtējam kopā arī ar CZD ekspertiem un NVO sektoru, tad tur mēs kopīgi izvērtējām šīs iesūtītās atbildes, un te pašiem bija interesanti redzēt, kurā pašvaldībā tad šo lietu raugās, un tas noteikti kalpot arī kā pieredze nākošajos gados, lai arī tad runātu par šo tēmu un palīdzētu arī pašvaldībām varbūt aktīvāk rosīties. Šogad nācis klāt arī šis piekļūstamības faktors. Tas gan neiet pie kopējā novērtējuma, bet tas būs kā atsevišķs tāds kā novērtējums pašvaldībām, kuras arī tad pēc savas šīs iesūtītās informācijas tika apkopots šis aspekti, kas saistīti ar iedzīvotāju spēju dažādos šies mobilitātes risinājumus, kas saistīti ar piekļūstamību, tas ir luksusforu aprīkojums, gājēju pārēju aprīkojums, ietvju aprīkojums un tā tālāk. Un tad saglabājot intrigu noslēgumā īsi par rezultātiem, šogad ir arī vairāk pārsteigumi, varētu teikt, varbūt kādas veiksmīgas atgriešanās, bet, protams, ka saglabājot intrigas to neteikšu, bet noteikti aicinātu pašvaldībām turpmāk arī biet nopietnāk šai lietai ne tikai konkursu ietvaros, un arī, ja mēs, kā saka, aicinām sniegt savu pašvērtējumu, tad arī iesaistīties, jo tas arī parāda šo kopējo rezultātu. Un līdz nākamā gada konkursam aicinu tiešām pašvaldības par šo tēmu runāt, iesaistīties, un tad noteikti tikšanos nākamajā gadā, un prieks par to, ka esam arī aktīvi un aktīvākos arī šodien apbalvosim. Paldies! Paldies! Tad tas svinīgais brīdis ir klāt. Aicināšu vēlreiz uz skatuvi Briškena kungu un Kozlovska kungu, lai pasniegtu balvas labākajiem. Mēs sāksim ar pilsētām. Un pagaidām mēs to vēl paturam noslēpumā. Visiem būs iespēja redzēt uz ekrāna video, un tas arī sniegs atbildi par to, kura pilsēta ir ierindojusies 3. vietā ceļu satiksmes drošības indeksā 2023. Gads Liepājas pilsētā bija ražants,
Protams, nebija jau tikai tās ļoti jaukās lietas, jo bija lieli satiksmes ierobežojumi. Un gads bija īpašs ar to, ka visi būvniecības darbi sakrita tieši pilsētas centrā. Ir Kārļa zāles laukums pabeigts, ir Graudielas un Kurmājas prospekts sakārtots krustojums, kurš bija stipri haotisks un izveidots rotācijas aklis Ulliha un Kurmājas prospektā. Blakus vēl vienām aklim šie satiksmes organizācijas risinājumi, protams, brīžiem varbūt ir ne tik mīļi iedzīvotājiem, jo tā ierastā situācija jau mums patīk daudz labāk nekā izmaiņas. Ielas vietām paliek šaurāks, paliek lēnāk, bet tas viss ir vēsts uz satiksmes drošību. Viens no tiem lielākajiem objektiem pagājušā gadā bija tramvaja līnijas rekonstrukcija, un viņš sastāvēja no tādiem diviem milzīgiem projektiem. Viens ir Rīgas iela, Dzelzceļnieka iela un Brīvības iela vienā pilsētas pusē tiltam un otrā pusē pilsētas centrs. Pagājušajā gadā iesākās un šogad paši pēdējie darbi tika paveikti, un mums Pļava iela ir kļuvusi par normālu ar asfalta segumā ielu, ir palielinājies veloceliņu izmērs arī pabeidzot šo ielu, ir sakārtotas ietves, ir iespējams novietot automašīnas. Man patīk, kā Liepājā ir atjaunot ceļi. Viens labs piemērs ir Graudu un Kurmājas ielas krustojums. Tur ir izlīdzināts bruģītis, izveidot saliņu un izskatās mūsdienīgi kā Eiropā. Man patīk, kad attīstās pilsēta un padomā par visiem satiksmes dalībniekiem, par gājējiem, braucējiem, skrituļotājiem. Un visi var kopīgi sadalīt ceļu. Aplausi Liepājai! Jēriņa kungs nāk pēc balvas. Un daži vārdi. Jā, paldies jums, ka jūs turpināt šo tradīciju. Tradīcijas labas lietas, sliktā lieta ir, protams, tā, ka mēs esam 3. reizi 3. vietā. Es ceru, ka nākošais gadu tradīciju lauzīsim un būs kaut kas bišķīt savādāk. Liels paldies arī, protams, Liepājas iedzīvotājiem, jo viņi jau ir tie, kas rada šo ceļu satiksmes indeksa, tos rezultātus. Un paldies arī mūsu dienestiem, gan būvvaldei, komunālai pārvaldei, transporta infrastruktūras komisija un visiem tiem, kas ir iesaistīti ceļu satiksmes drošības uzlabošanā. Tā kā cerams, ka nākošais gadu tradīcijas tiks laustas, bet tradīcija par šo konkursu tiks saglabāta. Paldies! Otrā drošākā pilsēta Latvijā ceļu satiksmes drošības indeksā 2023. Skatāmies video. 2023. gads tiešām bija tāds ļoti ražīgs, mūsuprāt, tieši ceļu infrastruktūras uzlabošanas jomā. Rēzeknes pilsētā ir rekonstruēts Valērijas Sēles ielas posms, faktiski no Atbrīvošanas alejas līdz Skolas ielai, rekonstruējot arī visas apakšzemes komunikācijas un, protams, ir izbūvētas kvalitatīvas ietves, ko var izmantot pilsētas iedzīvotāji. Un šeit tiešām tā infrastruktūra ir pielāgota un arī nodrošinātas arī vides pieejamības prasības. Vēl viens liels projekts, kas pilsētai bija ļoti, ļoti svarīgs, tas ir Rīgas ielas faktiski visā garumā rekonstrukcijas projekts, kas realizēts pateicoties Eiropas Savienības struktūra fondu projektu līdzekļiem, kur mēs piesaistījām reģionālās attīstības fonda līdzekļus. Tika rekonstruēts vairāk nekā 2 kilometri garš Rīgas ielas posms, vienai daļai veikta pilna rekonstrukcija, kad izbūvētas arī apakšzemes komunikācijas un, protams, uzmanību pievērst arī gājējiem un velospēdistiem. Tad ir izbūvēts velo un gājēju celiņš, kas faktiski ieved pilsētas viesus pilsētā. Tas galvenā artērija, kas ieved principā visu autotransportu no Rīgas virziena.
Man patīk tas, ka šeit tagad vairāk ceļu priekš vienkārši cilvēkiem bez mašīnām, bez divratiņiem var vienkārši mierīgi staigāt. Arī visur ir gāju pārējas, visur var mierīgi pāriet un nav jāuztraucās par skriešanu pāri ceļam, ka būs mašīna kaut kur ātri brauksi. Visur ir tās zīmes, kur nedrīkst pārsniegt ātrumu. Rēzekne, aplausi! Nu, ja Liepāja ir 3. gadu 3. vietā, tad Rēzekne noteikti gribēs mainīt kaut ko vēl vairāk. 3. gadu 2. Jā, paldies, kolēģi, pašvaldību pārstāvi. Tiešām mums ir liels gods 2. gadu pēc kārtas arī nelaužot tradīcijas iekļūt trīniekā un dabūt arī 2. vietu. Tiešām, kā es jau minēju, ir video daudz, kas ir padarīts un tieši šajos varbūt katrai pašvaldībai grūtajos laikos mēs arī skatāmies uz nākotni un aktīvi piedalāmies arī starptautiskajos projektos, kas saistīti ar satiksmes drošību un pašlaik aktīvi strādājam pie velo koncepcijas izstrādes, arī pateicoties promotoru projektam. Un cerēsim arī, ka tie plānošanas dokumenti būs realizēti arī reālos darbos un satiksmes drošība arī mikromobilitātes jautājums tiks sakārtots daudz labāk nekā varbūt tas ir tagad, jo būs tiešām tādas sistēmas pieeja šim jautājumam un mikromobilitātes dalībnieki tiešām varēs pilnvērtīgi iekļauties pilsētas satiksmes sistēmā. Paldies! Un pērn šeit satiksmes drošības indeksa apbalvošanas ceremonijā arī dzīva ideja par to, ka uzvarētājiem varētu tikt piešķirts ceļojošais kauss, kurš pēc gada būs jānes atpakaļ un tad iespējams varēs paturēt vēl uz gadu vai būs jādod kādam citam. Ceļojošie kausi ir tapuši, ceļojošie kausi ir ieradušies un tagad laiks pasniegt pirmo kausu pilsētu kategorijā. Labākā, drošākā pilsēta ceļu satiksmes drošības indeksā 2023. Pagājušā gadā mēs esam daudz veikuši satiksmes drošības uzlabojumu jomā. Šeit mēs redzam, šobrīd ir pabeigti darbi, kas pagājušā gadā uzsākt ostas ielām. Ir izbūvēts veloceliņš, kas ir bez ielas šķērsojuma, droši ātrumvaļņu gājējiem, šķērsojot ielu. Jauns apgaismojums, un būtiski arī tas, ka uz ielas ir uzstādīts ātruma ierobežojuma zona 30 km/h, kas ir visā šajā jaunajā izbūvētajā ostas ielas promenādes posmā. Katru gadu mēs īpašu uzmanību pievēršam arī ietvju un brauktuvu šķērsošanas vietās, izbūvējot ietvju segumus un vienā līmenī ar brauktuvu segumu, lai atvieglotu ielu šķērsošanu gan māmiņām ar ratiņiem, gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ratiņkrēslos, gan velobraucējiem, visiem pārējiem satiksmes dalībniekiem, gan gājējiem arī tas tā skaitā. Pagājušā gadā tika uzsākts darbs pie tā, lai izveidot 6 mazstāvu dzīvojamo māju rajonus ar ātruma ierobežojumu zonām. Šajos rajonos ir uzstādīts ātruma ierobežojumu zīmes 30, kas būtiski samazina ātrumu, līdz ar to arī samazina satiksmes intensitāti šajās ielās. Aktīvi notiek diskusija ar pilsētas iedzīvotājiem, jo pilsētas iedzīvotāji arī ir aktīvi iesaistījušies, aicina pašvaldību veikt uzlabojumus dažādās vietās, uzstādīt vai spoguļus vai kaut kāds veikt cits satiksmes drošības uzlabojums pēc viņu domām. Ventspilī ļoti droši. Patiešām satiksmes uzlabojumi ir lieliski, jo pēdējā laikā ļoti labi iezīmē gan zebras, gan arī droši ar invalīdi ir pārvietoties, tāpēc, ka luksofori vienmēr iedarbināti, darbojās. Un šeit ir arī izveidoti invalīdiem speciāls pārējais, kas iet ar balto spieķīti, jo tur vienmēr tie signāli darbojās un tad var droši pāriet ejas. Ja ceļojošais kauss būtu bijis jau 1. gadā, tas jau 3 gadus būtu atradies vienā un tai pašā adresē. Ventspils. Aplausi. Un vēl kādu brīvu roku mikrofonam. Tas nebūtu smuki. Jā, nu patīkam ir 3. reizi šī dzeltenā paklē atrasties un
patīkam tas, ka ministrs turēs vārdu un ieviesi ceļojošo kausu, kas turpmāk būs, un tas tāds, man liekas, labs izaicinājums būt. Bet šeit sēžot un gaidot, skatoties tos sižetu, kas ir kustības drošība. Tā tēla un izslēkoties ir, manuprāt, tā ir tā kā glezna. Un pašvaldība faktiski ko var izdarīt? Tas ir gleznas rāmīts, jo ne izpildirektors, ne domas priekšsēdētājs faktiski kustības drošību maz ko var iespaidot. Bet tieši gleznas krāsas izvēle un pareizas krāsas izvēle nosaka to, cik tad būs droši tā pašvaldība. Un šeit tomēr liels nopelns, es domāju, ir valsts ceļu policijai, kas atrodas šai pašvaldībā, pašvaldības policijai, satiksmes drošības ekspertiem, kas strādā pie ieviešanas dažādiem lietām, ceļu būvniekiem, uzraugiem un dažādiem tehniskiem personālām. Un ja kaut kur nepareizies krāsas izvēlēts, tad arī nesanāks tā drošība. Tagad paldies šiem visiem kolektīvam, kas šo dara. Paldies! Uz mirkli teikšu paldies arī ministru kungiem. Bet tagad īpašs jaunums šogad, izvērtējot 2023. Gada satiksmes indeksu, aicinu priekšā uz skatuvi Guntu Anču, organizācijas Sustento valdes priekšsēdētāju, lai pasniegtu balvu no iedzīvotāju viedokļa draudzīgākajai pašvaldībai, šai gadījumā draudzīgākajai pilsētai no piekļūstamības skatu punktu raugoties. Vārds Ančas kundzei īsumā par šo kritēriju vērtējumu. Jā, labdien visiem, un patiešām prieks būt šeit ar tādu pilnīgi jaunu iniciatīvu. Un šajā reizē mēs sakām, tas ir pilotprojekts. Kāpēc pilotprojekts? Tādēļ, ka šoreiz mēs tikai mēģinām. Kādēļ mēs mēģinām? Kādēļ tāda ideja? Tā nav nākusi no tukšas vietas. Tā ir nākusi no darba, ko mēs jau reāli darām satiksmes ministrijā, kurā ir izveidota konsultatīvā padome. Konsultatīvā padome vienlīdzības un piekļūstamības jautājumos. Un es parasti saku tā, tad, ja cilvēkam ratiņkrēslā ir ērti pāriet ielai pāri, tad tas vienmēr ir ērti arī jebkuram citam cilvēkam. Tad, ja neredzīgam cilvēkam ir droši pāriet pāri ielai, tad tas vienmēr ir droši arī jebkuram citam cilvēkam. Un tieši tādēļ šogad mēs sākam jaunu iniciatīvu. Mēs runājam par piekļūstamību uz pārējām, mēs runājam par piekļūstamību uz ielām, lai būtu ērti un droši ikvienam. Šajā gadā man palīdzēs balvas pasniegt kolēģi no satiksmes ministrijas, kas ļoti aktīvi darbojas arī šajā konsultatīvajā padomē, Ginta Veipa-Karpīlova, un mēs šajā pirmajā gadā gribam apbalvot Rīgu. Kāpēc Rīgu? Tāpēc, ka ļoti privāti runājot. Vēl pavisam nesen Rīgā braucot pāri ielai, man vienmēr bija jautājums. Gunta, tu šeit varēsi nobraukt, bet nezinu, vai tu varēsi uzbraukt otrajā ielas pusē. Jo sajūta, kad ir reizēm ok, bet reizēm netik ļoti ok, un super haotiski ok vai ne ok. Ir bijusi Rīgā ļoti ilgu laiku. Šobrīd Rīgas centrs ir brīnišķīgs. Šobrīd Rīgas nomalis kļūst aizvien labākas. Un mēs tiešām ceram, ka tas ir tāds pirmais solis, lai Rīga kļūtu arvien labāka. Bet vēl viena svarīga lieta, ko es gribu pateikt lielo pilsētu pārstāvjiem šeit. Nekad nevajag palikt tikai Latvijā. Un vēl ir 2 nedēļas. Vēl ir 2 nedēļas, lai jūs varētu pieteikties uz European Accessibility Award. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jūs kā Latvija, un kas ir tik reti, kā Latvija varat parādīt, cik labi jūs esat. Un varbūt ir vērts pamēģināt to uzrakstīt. Bet tagad Rīga. Rīgas pārstāvis. Sagaidām ar aplausiem. No piekļūstamības viedokļa draudzīgākā pilsēta Latvijā. Paldies. Paldies. Tiešām prieks. Un, ja mēs skatāmies tā uz pilsētas attīstību, skaidrs, ka tā var būt, teiksim, pilsētā nebūvēs tikai pašvaldība. Tad pilsētā attīstās, pilsētā būvēs arī daudzi privātie investori.
Un, kas man personīgi pašam ir prieks, kad pieņemsim arī tiekoties sanāksmēs ar projektētājiem, kas attīsta citus objektus, kas skar pilsētas ielas, kad jautājums jau pa vidas pieejamību, viņš jau nav kā tāds dienas kārtībā. Projektētāji jau saprot, jau nāk ar risinājumiem, un kad šī gadījumā tā ir tāda politika, kad tas jautājums ir principā jau pats par sevi saprotams. Tāpēc man ir prieks. Varbūt pievienošos arī jau šeit runājušiem kolēģiem, ka 23. gads arī Rīgai bija diezgan tāds ražīgs, tad realizējam diezgan daudz objektus, kur arī tad pēc iespējas salikām visus risinājumus gan gājiem, gan šiem velobraucējiem ērtus. Ņemot vērā, ka plāni tālāk arī ir lieli, tad turpināsim tādā pašā virzienā strādāt. Labi, paldies jums. Paldies. Paldies. Paldies, Ančes kundzei. Tikmēr ministra kungi atvilkuši elpu, tagad aicināšu jūs atkal priekšā pasniegt balvas, jo mēs turpinām apbalvošanu ar labākajiem novadiem, ar satiksmes drošības ziņā labākajiem novadiem Latvijā 2023. gadā. Un tieši tāpat kā ar pilsētām no ekrāna mēs uzzināsim, kurš ir ieņēmis 3. vietu. Pagājušajā gadā esam pabeiguši būvdarbus Pormaļa ielas pārbūves ietvaros. Mēs esam izbūvējuši gājēju ietves un veloceliņu abās ielas pusēs. Šādā veidā dodot iespēju iedzīvotājiem un skolniekiem, kas pa šīm ietvēm pārvietojās, drošākas pārvietošanās iespējas. Zīlānu ielas pārbūvi veicot no krustojuma ar Ķieģeļa ielu līdz Mežāras ielai. Mēs esam izveidojuši veloceliņu ietvi gandrīz 3 kilometru garumā, kas savieno Jēkabpils pilsētas velo infrastruktūru ar bijušā Krustpils novada laikā izbūvēto velo infrastruktūru no Zīlāniem līdz jaunajiem Moižētiem. Zīlānu ielas pārbūves darbiem mēs šo infrastruktūru esam savienojuši, tad iedzīvotājiem ir iespēja nokļūt no Jēkabpils līdz pat jaunās Moižas ciemam Rēzeknes virzienā, nokļūt droši, ejot kājām, braucot ar velosipēdu vai skūteri pārvietojoties. Spunģēnu veloceliņu izbūvējot, Spunģēnu ciemā iedzīvotājiem ir iespēja nokļūt kājām, ejot vai ar velosipēdu braucot uz Jēkabpils pilsētu. Kopumā velo infrastruktūra laika posmā no 21. gada nogales Jēkabpils pilsētā ir izbūvēta 12 km garumā. Šis veloceliņš jau ir iedzīvotājiem sapnī jau 11 gadu atpakaļ. Mēs nodibinājām biedrību Holista un iesniedzām pirmo iniciatīvu par sapni īstenot tādu savienojumu Salas ciems ar Jēkabpils pilsētu. Esam sadzirdēti ar parakstu vākšanu. 17. gadā iesniedzām, bija savākti 1277 paraksti. Ar lielu cerību šobrīd viss top. Tā kā esam ļoti priecīgi, pateicīgi gan no biedrības pārstāvi, gan iedzīvotāju vārdā. Jēkabpils novads. Apskaužami stabila izaugsme. 8. vieta, 6. vieta un 3. Jā, jāsaka liels paldies par novērtējumu. Jāsaka gan tas pats, ko šajā filmiņā norādījām, tas ir daudzu gadu darba rezultāts. Jā. Tie 12 kilometri, kas ir izbūvēti šobrīd, tika sākti projektēt 17. gadā. Un arī velo infrastruktūras attīstības koncepcija tika izstrādāta 2017. 18. gads. Un uzsvars ir likts ne tikai uz pilsētas ielu
ērtāku lietošanu velo braucējiem un gājējiem, bet arī ar Jēkabpils pilsētas savienošanu ar lauku teritorijām, ar tuvākajiem ciematiem. Un šeit jau biedrības holista vadītāja norādīja, ka ir arī veiksmīgs turpinājums sadarbībā ar satiksmes ministriju, ar valsts ceļiem. Tā kā paldies arī mūsu partneriem par ieguldījumu satiksmes drošībā. Paldies! Otrā vieta novada kategorijā un pirmo reizi šo 3 gadu laikā laureātu sarakstā. Jāņupē gar valsts autoceļu V12 mēs esam izveidojuši vairāk kā 5 km garu velo un gājēju apvienoto celiņu, lai iedzīvotāji var ērti nokļūt uz sabiedriskā transporta vietām, kas ir no Jāņupas pieturvietas līdz pat Mežsētas, kas ir gala punkts. Un esam izveidojuši arī tehniskās apkopes vietas velosipēdistiem, ka viņi ērti var piebraukt un apkopt savu velosipēdu un braukt atkal tālāk. Šis te velo gājēju celiņš, kas ir ļoti ievērojams mūsu Jāņupas apkaimes infrastruktūras uzlabojums, nodrošina satiksmi starp ciematiem, iedzīvotājiem. Šī ir iespēja piekopt aktīvu dzīvesveidu. Vakarā un arī dienas laikā pavērojot, šeit diezgan aktīvi gan velosipēdisti pārvietojās, jaunas ģimenes, māmiņas ar bērniem iet pastaigā. Šeit mēs arī esam pie viena no vēsturiski veidojošiem ciematiem, kas ir Medem ciems, kas vēsturiski ir bijušas dārzkopības sabiedrības. Tā kā šis ciemats atrodas ļoti tuvu Ķekovas novadam, konkrēti Baložiem, iedzīvotājiem esam izbūvējuši šo veloceliņu un gājēju celiņu, lai viņi ērti varētu nokļūt Baložu pilsētā uz kādu no infrastruktūrām. Mums biedrībā Medem ciema attīstībai iedzīvotājiem un, protams, man personīgi ir svarīga gājēju un velosipēdistu drošība. Tāpēc mēs aktīvi iestājamies par infrastruktūras uzlabojumiem un katru gadu arī aktīvi aicinām pašvaldību iesaistīties un arī citas atbildīgās iestādes. Stunīšu ciemā mēs esam pagarinājuši gājēju velosipēdistu celiņu no Bērspils līdz Medem ciema dzelzceļa pieturai, un cilvēki arī tagad no Bērspils ļoti ērti var nokļūt uz Gaismas ciemu, kur ir mūsu infrastruktūra. Manuprāt, ir droši priekš bērniem. Mēs braucam bieži vien vienkārši ar riteņiem izbraucienos. Bērns brauc uz treniņiem, viņš nav diezko liels, bet es viņu laižu, viņam 9 gadi. Viņš droši brauc pa šejienu ar skūteri vai citreiz ar kājām, iet uz vilcienu staciju un tad brauc līdz Olainai. Olainas novads pirmo reizi laureātu sarakstā. Augstgodātie ministri kungi, cienījamie klātesošie. Neslēpšu ir pārsteigums. Tiešām ir pārsteigums, ka esam tik augsti novērtēti, esam pamanīti, esam atzīti. Un jāsaka tā, ka ikdienā mums liekas, ka mums ir ļoti daudz darāmā, un mēs skatāmies uz to, kas ir šobrīd vēl aktuāls un stāv priekšā, un varbūt nenovērtējam to, kas jau ir izdarīts. Un šajā gadījumā izskatās, ka ir novērtēts tas, kas tieši ir izdarīts. Ikdienā organizējot darbus, protams, mēs nesacenšamies ar citām pašvaldībām un nemēģinam kādu kaimiņu apsteigt ar kaut ko, ar kilometriem, ar platumiem, ar varbūt ieguldīto naudu, bet jebkurā gadījumā jāsaka tā, ka nākotnē mēs noteikti uz šo arī pastīsimies kā sacensība. Tas noteikti intriģē, jo mēs esam pirmo reizi nominēti pirmajā trīniekā, tā kā mums tas noteikti ir ļoti svarīgi gūt šo te atzinību, bet skaidrs viens. Ja mēs neesam pirmie šobrīd, tad tas nozīmē, ka mums vēl daudz jāstrādā. Paldies par sadarbību. Paldies. Un tagad pienācis laiks uzzināt, kurš ir drošākais novads Latvijā ceļu satiksmes drošības jomā. Valkas pašvaldība ļoti cenšas attīstīt mūsu infrastruktūru, lai radītu drošāku vidi gan velobraucējiem, gan kājām gājējiem, gan arī autobraucējiem. Lai uzlabotu drošību, mēs izveidojam arī uz Raiņa ielas
izveidojam atsevišķu gājēju ietvi. Papildus mēs esam sašaurinājuši arī celiņus, izveidojuši gājēju pārejas un mēģinājuši to teritoriju izveidot tik drošu, lai gan iedzīvotāji pastaigāties, gan arī automobīļi braucot, veidot to sinerģiju un viens otram netraucētu. Tā mēs arī esam dažus gadus atpakaļ sakārtojuši Ausekļu ielas posmu. Šajā posmā mēs pārtaisījām gan braucamo daļu, gan arī pārtaisījām Raiņu ielas un Ausekļu ielas krustojumu, jo tur ļoti bieži notiks ceļu satiksmes negadījumi un bija daudz diskusijas, kā viņi varētu pārveidot, bet projektētais izvēlējās esošo risinājumu un pagaidām tas ļoti labi strādā, negadījumi ir samazinājušies un arī iedzīvotājiem ir drošāk. Turklāt tur ir uzstādītas speciāls marķētās zīmes gājēju pārējām, un tas arī rada papildus drošību skolniekiem, jo blakus atrodas skola un viņi dienā tur pārvietojās. Šajā gadā sakārtojām Valkas apvada ceļa posmu, kas ir tieši Zemgales ielas posms. Šajā posmā mēs pārbūvējām gan braucamo daļu un gājēju ietvi posmā no Varoņu ielas līdz pat Zāģezeru ielai. Plus vēl sakārtojam arī Zāģezeru ielas teritoriju. Tieši šī teritorija, kuru mēs arī pārbūvējām stāvvietas, sakārtojām ietves, papildus zīmes uzstādīts, kā arī uzstādīts ātruma ierobežotājs, tā saucamais guļošais policists, kas arī ierobežo ātrumu braucot lejā no kalna. Un arī mēs esam arī šajā vietā paredzējuši vidas pieejamību, līdz ar to ir arī marķēta vieta cilvēkiem kustību traucējumiem, kā arī stāvvietas ir marķētas, kas iepriekš arī nebija. Es esmu priecīgs dzīvot pilsētā, kur ir droši ceļi un kur var viegli pārvietoties. Valkas novads, ceļojošais kauss drošākajam, labākajam novadam Latvijā. Pēc viena gada prombūtnes Valkas novads atgriežas satiksmes drošības indeksa uzvarētāju godā. Jā, paldies. Es esmu patiesi pārsteigts un saviņots, jo vienmēr taču var izdarīt vairāk un liekas, ka mēs taču darām pa maz. Un tad, reflektējoties uz iepriekš runātājiem un saprotot to lietu kopsakarību, es domāju, ka viens no mūsu veiksmes stāstiem ir ne tikai ieguldījums ceļu infrastruktūrā, bet ieguldījums gan izglītībā, gan arī mūsu nepārtrauktā vēlme uzlabot infrastruktūru ārpus ceļiem, lai cilvēkiem būtu droša vide, kur pastaigāties, pasportot un pārvietoties, lai viņi būtu mazāk redzami uz ielām, it īpaši jaunieši, skolēni. Un acīm redzot, tas ir viens no aspektiem, kas mums ir ierindojuši šajā godpilnajā vietā, saņemot šo kausu. Un tāpēc es gribu teikt paldies visai komandai Valkas novadā, kas ir iesaistījušies. Paldies Valkas novada iedzīvotājiem, satiksmes dalībniekiem, gājējiem. Paldies, es esmu patiesi aizkustināts. Paldies. Paldies, ministra kungi. Mums vēl viens īpašs apbalvojums šā gada jaunums. Aicināšu Ančes kundzi atkal uz skatuves, lai pasniegtu balvu no piekļūstamības viedokļa draudzīgākajam novadam Latvijā. Jā, mēs atkal šeit, un atkal ir piekļūstamības balvu, un šoreiz par novadiem. Un droši vien tajā brīdī, kad tu dzīvo kādā pilsētā, visbiežāk Rīgā, tad tu domā, uz tiem laukiem braukt nevajag. Nekā laba jau tur nebūs. Nekur jau tu netiksi un nekur jau tu neaiziesi. Bet ticiet man, un to rāda arī mana pieredze, tā nav taisnība. Tajā brīdī, kad tu aizbrauc uz mazajām lauku pilsētām, tu esi pārsteigts, ieraugot, ka bieži tur šī piekļūstamība ir pat labāka nekā lielajās pilsētās. Jo tur bieži domā par katru vienu cilvēku, varbūt pat par kādu ļoti konkrētu cilvēku. Un tur bieži izmanto Eiropas fondus, par kuriem mēs arī domājam brīdī, kad ir vajadzīga piekļūstamība. Kādēļ novados ir tik svarīga piekļūstamība? Es domāju, svarīgi tas ir mūsu cilvēkiem, un ļoti svarīgi tas ir arī turistiem.
Mēs zinām, ka Latvijai aizvien vairāk un vairāk mēģina runāt par turismu attīstību, un mēs zinām, ka liela daļa turistu ir Vācijas cilvēki gados. Un tad, kad viņi brauc, un es ar viņiem esmu runājusi, viņi saka, ka labi braukt ir uz Ventspili. Tādēļ, ka Ventspilī viss tik ērti un piekļūstami. Bet, ja arī citas vietas būtu ērtas un piekļūstamas, viņi droši vien brauktu uz daudzām citām vietām Latvijā. Un šajā mūsu pilots projektā un šajā reizē uzvarējusi, jeb goda rakstu, jeb tādu veicināšanas rakstu, iegūst Ludzas novads. Ludzas novads tādēļ, ka viņš ir izveidojis piekļūstamus un ērtus ceļus ikvienam, tostarp arī cilvēkiem ar invaliditāti. Un man ir ļoti, ļoti žēl, ka dēļ garā ceļa un dažādām citādām lietām Ludzas novads nevarēja ierasties. Un tādēļ Gintai rokā paliks gan ziedi, gan apbalvojums, un nezinu, vai tos ziedus mēs viņiem vairs varēsim aizsūtīt, bet goda rakstu gan mēs noteikti aizsūtīsim. Tātad aplausi Ludzas novadām, kur es ceru mūs dzird. Jā. Paldies! Paldies! Ludzas novads mums pievienojas attālināti, lūk saņemt apsveikumus, un tā teikt, tagad vācu turistiem būs jābrauc uz Ludzu. Jā, un kāpēc, ne? Labdien, augsti godātie ministru kungi, skatītāji, klātesošie. Protams, liels prieks, ka mēs esam tik augstā mērā ar savu darbu tikuši tālu. Par vācu turistiem varam pateikt, ka viņi jau pašlaik arī visu laiku brauc diezgan daudz. Vispārībā Ludza ir vecākā Latvijas pilsēta, tā ka mums ir arī sava veida šarms. Tāpēc mēs arī to pieejamību pārbūvēt gan satiksmes infrastruktūru, gan publisko vietu un pārbūves pie speciālisti. Mūsu speciālisti nekad neaizmirst pieejamības iespējas, lai to varētu izmantot gan veci, gan jauni, gan iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām, gan iebraucot arī turisti, visi gan būtu pieejamas iestādes un iespēja pārvietoties pa mūsu pilsētu un redzēt mūsu pilsētas skaistumu. Tāpēc, ko varu pateikt, paldies jums, ka jūs atzīmējat mūs, un mums ir liels prieks un gods saņemt šo balvu. Paldies jums, lai veicas! Paldies! Paldies, Ančes kundze! Balvas sadalītas. Mums ir ar ko lepoties, pašvaldībām ir ar ko lepoties, daudz kas ir izdarīts un, protams, ka vēl daudz ir ko darīt un daudz gara un smaga darba mums vēl priekšā, ņemot vērā to, kādi ir mūsu mērķi, kādi ir visas Eiropas mērķi, kādi ir arī Latvijas mērķi šo ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaita samazināšanā. Tur tiešām milzīgs darbs vēl ir priekšā, bet vēlreiz paldies visiem tiem, kuri jau savā ikdienas darbā soli pa solim dara šīs labās lietas un uzlabo satiksmes drošību. Balvas ir sadalītas, aicināšu uz kopīgu foto visus laureātus, bet tiešraidi mēs turpināsim pēc īsa brīža un tad otrā pasākuma daļa, kur diskutēsim par satiksmes drošības risinājumiem nākotnē.